Paldies, draudze, ka jūs mīlat Kristu, ka jūs gribat piedzīvot viņu. Jā, viena no pārdomām man šajā nedēļā ļoti arī bija par to, jo tas jau arī patiesībā jau pagājušajā nedēļā jau pat sākās, kas iet cauri. Varbūt tas ietekmēja to, kad viena radio raidījuma par dziesmām, kur tu runāji, tur ir no Dieva, nav no Dieva, vai tas pareizi vai nepareizi slavēt. Un zinu, ka tādu vārdu es nevienreiz to esmu bijis dzirdējis. Kas tās pa jaunām dziesmām, ka tur viens vārds un visa dziesma tikai spēlē un dzied. Bet ziniet, kad tu esi viņa klātbūtnē, kad tu piedzīvo Kristu, kad vai šo pašu, ko dzirdēt, tavs tuvums. Kad tu ar pilnu apziņu to apzinies. Tu burtiski savienojies ar debesīm, ka tu viņu izjūti. Tev pazūd vārdi, jo ko tu viņam vari pateikt? Ko? Viņš tev caurīm stāv, ka tu apzinies to, ka cik bieži mēs maldamies, kļūdamies, cik bieži mēs gribēdam labu un izdarām pretēji. Ka mēs domājam, ka būs man šī lieta vai tā lieta, un tad es būšu laimīgs. Bet nesaprotam, ka tā ir kaut kāda kārība, un tas nav vajadzīgs. Un tad tu vienkārši saproti Kristu. Ka tu visā tajā pasaules jūklī tā kā apjūdz kaut kur, un tu gribi to visu pastamt malā. Kristu tavs tuvums. Un liekas, tu vari vienkārši dziedāt. Tavs tuvums, kungs. Halleluja. Ka burtiski tu izbaudi tā vārda garšu. Ka viss tavs gars, viss tavu dvēseli burtiski savienojas tajā vārdā. Tavs tuvums. Kad viņa tuvums. Man nav jāsāk stāstīt, kā man tur rokas sāp vai kājas sāp. Vai galva sāp, vai kas tur man kuņģī kaut kas griež, ne tā kā vajag. Tavs tuvums, kungs, tas dziedina. Tas dziedina. Tava pilnīgā mīlestība. Tava bezgalīgā, pilnīgā mīlestība. Tu nodevi sevi pierādīdams Kristu, ka tik ļoti tu mīli mūs. Ka tu devi sevi. Lai tev burtiski sakapā gabalos. Lai caur tavām brūcēm mēs būtu dziedināti. Vienkārši tavs tuvums. Halleluja. Man nevajag daudz skaistu vārdu. Man nevajag daudz skaistu vārdu. Taču es teicu, nepļāpājiet kā pagāni, kur domā savas pļāpāšanas dēļ paklausīt to. Zini, tu neesi nekāds menedžers, kas pārliecina Dievu, lai tev palīdzētu. Ka viņam tas ir ļoti vitāli svarīgi palīdzēt tev šajā gadījumā. Viņš zina, ka viņš ir svarīgs priekš tevi. Viņš to zina, ka mēs bez viņa pat dzīvot nespējam. Ne mirkli mēs nespējam. Pat ieelpot gaisu nespējam. Tavs tuvums. Tavs tuvums, kungs. Kad aiziet katra nospiestība. Katrs pārdzīvojums. Un varbūt tās tev kāds ar ceļa rullu pārbrauc pāri, un tad atbrauc atpakaļ, un tad vēl atkasīs un vēlreiz pārbrauc. Un tu paņēmis vēl vienu ceļa rullu smagāk un vēlreiz pārbrauc. Tu to nevari aprakstīt. Tu vienkārši saproti, Kristi, tavs tuvums. Tavs tuvums, kungs. Zini, ka pilnīgi viss šūnu līmenī tevī sāk viss tur dziedināšana plūst. Halleluja. Un kā mēs reizēm varam aloties ar to, ka mēs
esam tik pārgudri, tas pareizi, nepareizi. Ir lietas, kas ir nepareizi. Bet, ziniet, tām nepareizām ir lietām, jo, kad tu maz bērns, tev vienkārši bieži vien pateic, nedrīkst to. Un tu pat nesaproti, kāpēc, vienkārši nedrīkst. Kad tu pieaudz lielās, tikai tad tu sāc spēt saprast to, cik labi. Maz bērns visu laiku grib daudzīties. Visu laiku viņš var daudzīties. Un tu viņam saki visu laiku, pagaidi, jābūt arī mierā, nopietnākam, lai kaut ko mācītos. Bet viņš grib ampalēties. Vai tas slikti? Nav slikti. Bet no otras puses tu zini, ka, lai kaut ko apgūtu, vajag arī būt mierā, lai tu spētu kaut ko apgūt. Ir dažādāki brīži, bet maz bērns to nesaprot. Viņš ir dusmīgs, kāpēc viņam neļauj ampalēties. Kāpēc viņi grib samierināties? Un tikai kaut kāds brīdis pienāk, ka tu sāc aptvert to, sāc saprast, un tas tāpatās tikai lēnām aiziet. Un mēs gluži tāpatās Dievā pieaugam. Atvainos, un viens ir gudrāks, un viens arī gudrs ir. Un trešais, varbūt tos vēl ne tik pat gudrs, bet arī gudrs. Bet katram savs laiks. Mēs skatāmies pēc šīs pasaules kārtības sistēmas, ka šī pasaules sistēma nolikusi skolā, kā jābūt pareizi, kādam jābūt tur 3. klases skolniekam, kas viņam jāapgūst, vai 5. klases skolniekam, kāds līmenis jādabū. Ja viņš to līmeni dabū, tad tikai viņš skaitās normāls. Un saprot, varbūt tās viņam tur kādās jomās iet labi, bet kādā jomā krīt cauri. Un tā sabiedrība pateikt, šis nav pilnīgi normāls, mēs viņam ieliekam atzīmi. Te jūs paši neesat normāls, šī pasaules sistēma. Viņš ir normāls. Viņam vienkārši būs savs laiks, ko viņš satvers, kad viņš satvers. Un paņems to. Mēs tik daudz ko esam sabojājuši. Un ziniet arī, es sapratu to, ka es gribētu, ka mēs pāriet vienkārši elementārai lietai, iziet atkal cauri, atsvaidzināt dažas lietas. Jo, ja es taču teicu lielā pavēle, māciet atgādinādam visu, ko es esmu pateicis, ko es esmu pavēlējis. Bet mēs gribam vienmēr kaut kāds īpašos izrakumus uztaisīt un atrast kaut ko vairāk. Bet Jēzu ir viss dots, kas mums ir vajadzīgs. Gluži kā viens vārds. Tavs tuvums. Ja viņa tuvums, kas būs pret tevi, dzirdi, visi ienaidnieki atkāpjās. Ja viņa tuvums, kurš mēģinās iepīkstēties, bet ka mēs spējam tos aptvērt. Un tāpēc es gribēju atsvaidzināt dažas lietas, kuras mēs zinām. Uztaisīt tiešām tādu bībeles maratonu. Jo kāpēc? Jo nepateikšu, kur tie gadi, bet Deriks Prins, tas jau ir diezgan daudz gadu, vai kāds 78. gads, varbūt jau bišķi varbūt savādāks tas gads. Viņš jau teica, mūsdienu baznīcā ir ienākusi burvestība un pat ļoti lielā mērā. Kā? Viņš saka, ne jau, nedomāju tur pa katoļiem vien. Nē, pat harizmatiskās draudzēs, pentekostālās draudzēs ir ienākusi burvestība. Kādā veidā? Kā var ienākt burvestība? Manipulācija. Tā ir burvestība. Manipulācija, lai liktu cilvēkam darīt tā, kā es to vēlos. Un ziniet, ka mūsu bieži vien lūkšanas balstās uz burvestību, manipulāciju. Tāpēc, kad es gribu, lai notiek tā. Vai slikti vai nav slikti, vai tas labi vai slikti, zini, kā kurā brīdī. Nē, manipulācija nav laba nekad. Tā nav laba. Bet ir dažas lietas, kuras vajadzētu saprast, un tāpēc gribēju bišķi pa lūkšanu, ka mēs tādu atsvaidzinātu iemaņas. Un iesāksim ar Jāņa evaņģēliju 15. nodaļu. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa.
7. pāns. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Un, bieži vien, tā, ka mums paliek šī pānta tā otrā daļa, varēsim lūgt, ko gribam, tas mums notiks. Un vai tas nav patīkami? Ko? Un tas ir patīkami. Lūgt visu. Un mēs arī sakam, visu, ko es lūgšu, tas arī notiks. Bet tur ir sākumā vārdi. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi jūsos. Patiesībā, te varētu gluži kā apstāties ar to tavs tuvums. Tavs tuvums, tas ir viss. Tavs tuvums. Ko tas nozīmē? Ja es palieku Jēzu Kristu, un viņa vārdi paliek manī, tas nozīmē, ka es ar savu sirdi tiecos pie Kristus. Es gribu piedzīvot viņu vēl vairāk. Es gribu viņu sastapt vēl vairāk par visu. Un līdz ar to es klausos viņu vārdos, ko viņš saka, ko viņš ir teicis, kā rīkoja un cenšos tajā palikt. Ja es palieku Jēzu, dzirdiet, tad viņa domas kļūst tavas domas. Un tavas domas ir viņa domas. Jūs burtiski vienādi sakat, bieži vien teikt par vīrieti un sievieti. Oi, tur vīrs tur zem sievas tupels, vai tur sieva nezinu kā tur apspiest. Bet patiesība kārtīgā laulībā ir tā, ka mūs ar sievu kaut kas vieno, ne tikai kaut kas vieno, mūsu derību vieno. Bet man ir paticis, kā viņa domā, ko viņa spriež. Un viņai ir paticis arī, kā es kaut ko spriežu, un varbūt pareizi, un varbūt nepareizi. Es reizēm varbūt tās domāju, kaut kāda lieta man liekas pareizi, un viņa domā nepareizi. Bet tad mēs tiekamies mājās, mēs pārnājam, izvērtējam to situāciju, kaut kādu vai mantu, vai lietu, vai situāciju no visām pusēm. Viņi pastāst savu viedokli, kāpēc viņai liekas, tas nav labs. Man likās, ka tas labs, un es beidzot ieklausos viņā un varu izdarīt secinājumu. Man tālāk Salamans kādā vietā teica, cilvēkam liekas, viņš ir kaut kādā lietā taisnīgs līdz brīdim, kamēr iesaistās otrs. Ja, respektīvi, ja es tagad stāstu par Iloru, viņi izdarīja tā un tā un tā, aizēja kādam stāst citam. Un visi krāt galvu, jā, tev taisnība, viņi to darīja pareizi vai nepareizi, atkarībā no situācijas. Bet tad, kad Ilona pastāst savu viedokli, situācija pilnīgi izmainās. Var izmainīties pilnīgi. Pateikt, klausies, Norman, tu tur ne tā saprati, vai pārprati, vai uztvēri kaut ko savādāk. Un tāpatās arī mūsu situācijā, kamēr es esmu, kā saka, savā pārliecībā tāds, viens pats, man liekas, visi pareizi. Kad es esmu vienā prātā ar Ilonu, kad mēs runājam, man paskaidro, un es varbūt kādu lietu neesmu ņēmis vērā, un man izrādās tā lieta ir slikta. Un pēc tam es runāju, un, teiksim, ilgāk mēs kopā esam daudz lietas pārnājuši, daudz gadus esam kopā, līdz jau būs 3 gadi. Pa šiem laikiem mēs esam tik daudz lietas, un faktiski jau grūti pateikt, kur ir apmēram manas domas, kur ir viņa domas. Protams, reizēm to var. Bet liekas, ka mēs ļoti bieži vien vienā domājam. Un tur nav tupele pāri vai ko. Mēs kļūstam viens, ko Dieva vārds ir paredzējis. Un tas tikai ir normāli. Un tāpatās, ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, tas nozīmē, ka es ne tikai pats pieņemu lēmumus, bet es skatos un mēģinu saprast no Dieva vārda, ko Kristus gribēs par konkrētu situāciju. Kā viņš skatās uz lietu, kā viņš raugās. Dzirdiet? Halleluja. Mēs braucām uz šejieni. Es uzliku brāļa Aivaru Ošu vienu dziesmu, Pazudušais dēls. Un, ziniet, viņi ļoti spēcīgi dziesma. Tiešām ļoti spēcīgi.
Bet kā tautā saka, tur ar tām ģitārām iegriež bungām, tāds roķīgs. Kā tas ir tā mūzika? Tas ir roks vai poproks vai vēl kā nosauksim. Tas ir pareizs vai slikti, bet tā dziesma ir tik spēcīga. Un, ziniet, varbūt tādi gudrie, atvainojos atkal pateikšu šo vārdu, gudrīši, bauslības mācītāji, kur var norakstīt, nē, tas ir augsto klausīties nedrīkst. Bet caur to daudzi ir locījuši savus ceļus Dieva priekšā. Klausoties dziesmu, metušies ceļiem un lūguši Dievu, Dievs piedod manus grēkus. Un tur pazūd vienalga roks, poproks vai kas. Tur ir vārdi, tur ir gars, kas runājas uz cilvēkiem, lai atdod savu dzīvi Dievam. Un te ir lūk šī griba, Dieva griba, lai pareizi saprast Dievu gribu. Ja es palikšu Kristū, kādu cilvēku lūkšana ir patīkama Dievam? Un atšķirsim Salmana pamācību 15. nodaļu. Aleluja. Salmana pamācības 15. nodaļa, 8. pāns, 15.8. Bezdievi upurs tam kungam ir negantība, bet rimto lūkšana viņam patīkam. Rimto lūkšana, vārds rimts, rāms, mierīgs. Rimto lūkšana. Bieži vien mūsu lūkšanas ir, tad, kad mūsu prāts ir vētras pilni, tur mierīga lūkšana. Mierīga lūkšana, rāma cilvēka lūkšana, ka tu esi mierā, ka tu lūdz mierā. Kāpēc par šo lietu iet? Tāpēc, ka tu stresā var izteikt tajā uzvilktībā, var izteikt daudz muļķīgu vārdu, lieku vārdu. Kurš ir citējis pāntiņu, pa katru lieku vārdu būs jāatbild Dievam. Un bieži vien mēs to pievelkam pie tiem, kas kaut ko zirgojās, jokus plēš pārāk daudz pie tiem. Bet mēs nākam Dievu priekšā. Un tad, kad mēs esam uzvilkti, tad bieži mūsu lūkšanas gan arī var būt tādas tā kā Dāvidā. Tad sašķēdi viņam zobus. Da, lai viņam tur zāle neaug vairs. Faktiski sākās lādēšana. Es to esmu piedzīvojis savā dzīvē nevienu reizi, un arī mēs draudz, kā gājām nepārāk senā pagātnē tādam saviņojuma brīdim cauri, un kas bija svarīgākais, ka mēs lūdzām par savām sirdīm. Kāpēc lūdzām par savām sirdīm? Ne mēs lūdzām tik daudz par to, kas tur notiek, bet lūdzām par savu sirdi, lai Dievs palīdz mums nomierināties. Lai mūsu lūkšanas nebūtu no tādām tā kā lāstu pozīcijām aiz naida, aiz dusmām. Jo tur var sākties jau buršana, šī manipulēšana, kas grib manipulēt ar Dievu. Dievs izdara viņam tā, lai viņš redz un lai viņam arī sāp un lai viņš saprot. Mēs šā reizēm gribam, varbūt ne tik āsēs tās sabiezina krāsas bišķiņi, bet mēs gribētu, lai viņš pamana ātri. Ko Jēzus pie krusta darīja? Ka viņu piesīt. Viņš teica, piedod, jo viņi nezin, ko dara. Viņam bija tiesības izteikt vārdus, nezin kādus, sūtīt leģionu eņģeļus, lai visu noslaucītu, vienkārši noslaucītu visus tos romiešus un farizējus, liekuļus visu. Viņš to varēja darīt. Šeit Dievs piedod, jo viņi nezin, ko dara. Tā ir mīlestība. Un tāpēc bieži vien, pirmkārt, lai mēs varētu lūgt par kaut kādām lietām, mums vajadzīgs miers. Mums nāk palīgā, mums vairāk ir dots svētais gars. Atceros vienu piedzīvojumu, kad tiešām bija sāpīga situācija, tik sāpīga, ka es sapratu, ka es pat nevaru palūgt. Es mēģināju pat lūgt valodās, un pat es nespēju lūgt valodās. Jo tās domas, tās sāpe bija tik liela, ka man pārņēma.
Man pārņem man viss domas, ka iet Dievs atmaksā, gribās bļaut gluži kā Kains. Kā tā var būt? Garīgi brālis pacels, akmens sits. Kā tā var būt? Un gribās Dievs atmaksā. Un saprotu, palūgt nevar, un tu saproti vienu, pirmkārt man vajag dabūt mieru. Un es saku, Dievs, es izvēlos piedot, atlaist, svētī. Es piedodu, atlaižu, svētī. Es staigāju pa īstabu laiku, nezinu, cik tas laiks bija, bet kādu sprīdi. Dievs piedod, atlaiž, svētī. Kad burtiski lielo satraukumu dabūju nost, kad ienāk miers. Kad sāk, jau kaut kāda pakāpe bišķi nokritās, kad es varēju tikai sākt valodās lūgt. Kad sāku valodās lūgt, jo gars zina, kas vajadzīgs. Jo mans prāts ir tikai viena Dievs atmaksā. Kā tā var? Dievs atmaksā. Kā viņš to varēja izdarīt? Kā tas varēja darīt to? Kā tas to? Dievs, bet es lūdzu Dievs. Sāku lūgt valodās. Jo ir lietas, kuras es pat nezinu visā situācijā. Kas ir apslēpts manam vaigam. Es zinu tikai vienu, lai es kaut ko varētu iet tālāk. Man ir vajadzīgs miers. Un tāpēc teiks, rimtā lūkšana tiek paklausīta. Kad tu esi mierā, kad tu esi nomierinājies, dzirdi, bezdieva upurs, vienalga, cik lielu bezdievs upuru nestu, ja viņš pat uzceltu milzīgu baznīcu, ja viņš ir bezdievs, Dievam tas neko nedod. Bet, kad tu nomierinies un mierā var lūgt, jo, ziniet, mēs pieņemam stresā neadekvātus lēmumus bieži vien un pasakam daudz liekus vārdus. Tad, kad tu esi uztraucies, tu esi pārdzīvojumi pilns, tu izrunā vārdus no sirds un visu savus dvēseles, un tu burtiski atbrīvo spēku. Un tam vārdam ir nozīme liela. Tu neesi nolikts, kā saka, nokaušanai, bet dzīvībai. Tad, kad Jānis gribēja izsaukt uguni par pilsētu, kas nepieņem Jēzu, Jēzus pateica, kādam garam jūs piederat. Saprotiet? Tāpēc mums ir jānomierinās, ka tu esi mierā to ar Dievam izteikt. Vienalga, cik liela sāp, jāsaka ar to, ka Dievs palīdz man palikt mierā, lai spētu pareizi uztvert, atcerēties tos vārdus, ko tu esi teicis, un lūgt pēc tavas sirds. Sirds, nevis uguni izsaukt, bet dzīvību. Kādai lūkšanai ir rezultāti? Atšķirsim Jēkaba vēstuli 5. nodaļu. Jēkaba vēstuli 5. nodaļa, un tur ir 16. pantiņš. Izsūdziet cits citam savus grēkus, un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt. Daudzspēj taisna cilvēka lūkšana, darbodamās savā spēkā. Daudzspēj taisna cilvēka lūkšana. Un šeit ir, vai mana lūkšana pirmkārt jau ir taisnīga, pamatot. Jo tajā uztraukumā un stresā, stress, varētu teikt, tas pārdzīvojumā savā lielajā, es ātri esmu pieķers kādu pantiņu un mēģinu dot. Bet tā taču ir pareizāk. Tā taču pareizi, jo, kad Jānis teica, mēs izsauksim uguni par to pilsētu, jo negrib tevi pieņemt, jo viņi jau vadījās no šīs pašas grāmatas. Tikai vecās derības, ne jaunās, bet no Toras, no vecās derības. Kur bija, kas noraidīja glābšanu, kaut pestīšanu, kas bija naidīgi, viņi pēc tā visa varēja gan arī lūgt. Bet Jēzus viņiem parādīja, kā saka, citus pāntus, ka Dieva dēls nāk glābt. Ka Dieva dēls nāk glābt. Un tāpēc es it kā atkārtošos to 1. pāntu, ko bija lūdzu, kas paliek manī. Lai es paliktu Jēzu Kristu, tad es apzinos viņu vārdus. Un tāpēc, ja es teicu, ko jūs esat dzirdējuši, māciet. Atgādiniet to, māciet par to. Jēzus nāca, lai glābtu pazudušo. Lūkšana. Un tas ir, uz ko man lūkšana ir vērsta. Ja, kāda? Tātad
rimto lūkšanu, ja? Daudz spēja taisna cilvēku lūkšanu. Tas pār visam. Un kad bija šis brīdis arī draudzē, par ko mēs vairāk lūdzāmies, Dievs šķīstīja mūsu sirdis. Jā, jo caur notikumiem ir ievainojums. Kādam vairāk, kādam mazāk, neiet runa tajā. Bet mēs lūdzam par savām sirdīm, lai mūsu sirdīs nepalikt nekāds ļaunums. Mēs lūdzam par savām domām, lai tās būtu tīras un šķīs Dievu priekšā. Mēs necentāmies, protams, mēs runājam par to, kas ir noticis kaut kādā brīdī vairāk vai mazāk, bet vēl mēs runājam, atkal likām nos, Dievs šķīstīja no visliekā. Necentāmies tur tā, kā, jo pāri visam mēs skaidri apzināmies, ka vēlns nāc nokaut, nomaitāt, samaitāt. Viņš grib izārdīt visu draudzi, Dievu draudzi, tas ir viņa mērķis un uzdevums, ko viņš grib. Un tāpēc mēs gribam nomierināties, lai mēs varam domāt to, ko Dievs grib, nevis ko vēlns grib. Nevis, kāpēc viņš tā, tur jau skaidrs, tāpat tas nāk no viena kanāla. Kur tikai vēlns varēs vairāk paraustīties piedurknes, un tas ir viss. Ja? Kurš ir ļāvies, kurš devis iespēju viņam runāt. Kura cilvēka lūkšana Dievs dzird, jūs zinat? Kāda cilvēka lūkšana Dievs dzird? Atšķirsim, paskatīsimies Jāņa evaņģēlijā 9. nodaļā. Jāņa evaņģēlijas 9. nodaļā, 31. pāntiņš. Mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa, bet ja kāds ir dievbijīgs un dara Dievu prātu, to viņš klausa. Amen. Un tāpēc arī bieži vien ir tāds, kad kāds cilvēks ilgstoši lūdz par kādu lietu, jau pirmais uzreiz, noteikti viņš kādu grēku darīs. Noteikti kādu grēku darīs. Bet, ziniet, citreiz nav grēks. Citreiz nav nemaz nekāds grēks. Dievs grēcinieks neklausa, ja, bet kas taisnīgs, to Dievs uzklausa. Bet Dievs varbūt grib kaut ko mācīt, varbūt viņš grib savādāk dot. Bet tas ir ļoti pareizi, ka mēs pārmeklējam savu sirdi. Tas ir pareizi, mēs pārmeklējam, vai nav kaut kāds grēks mūsos. Jo Dievs grēcinieks neklausa. Bet kas ir taisnīgs, dievbijīgs, to Dievs uzklausa. Bet kas ir dievbijīgs, tas jau vārds vien pasaka, kad es bīstos darīt pretī tam, ko Dievs teica. Kad es bīstos no tā, sāpināt Dievu. Jo viņš ir žēlīgs, viņš ir tēvs, jā, bet viņš arī ir Dievs. Bet tajā tā dievbijība, kad es ar cieņu attiecos pret katru vārdu. Ja Dievs ir pateicis kādu vārdu, tad es cenšos to turēt. Tas man dārgs. Un līdz ar to, ja mana sirds tāda, līdz ar to es, Dievs, ko tu gribi teikt? Vērsta sirds uz Dievu. Un nākamais, viens ir, kas ir dievbijīgs, bet otrs, kas dara Dievu prātu. Jo daudz šodien tādi, kas runā ļoti skaisti par Dievu vārdu, bet ļoti svarīgi arī dara viņu prātu. Un es domāju, šodienas draudzē kaut kur pietrūkst. Mēs visi teoloģiski daudz ko zinām kā pareizi, bet izdzīvot Dievu vārdu. Tas ir mums, katram ikvienam Dievu bērnam, faktiski pienākums izdzīvot Dievu vārdu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi gaisma šajā pasaulē. Dzirdi? Vai tas nenozīmē, ka tu kādā brīdī nevari dusmoties? Var dusmoties. Var dusmoties. Un tas būs noteikti kaut kādu brīžu tādu. Būs brīži, ka nāks izmisumi. Un kāpēc reizēm Dievs pieļauj šādas situācijas? Pirmkārt, lai tevi slīpētu un tevi darītu pilnīgu. Otrs, lai caur šīm situācijām parādītu pasaulē, ka tu esi savādāks. Bet vai tu esi savādāks? Ja es reaģēju grūtajos brīžos, tāpat kā pasauli viss reaģēja, lādos un vispārējo, tad ar ko es varu atšķirties no visiem? Ar ko? Ja es rīkojos tieši tāpat kā pasaule. Bet, ja nāk dusmas un tu sadusmojies un to visu redz,
Bet tajā brīdī, kas nāk no tevis ārā, kā tu tālāk to risini, to jautājumu. Un šeit man liekas ļoti svarīgi, kad es pats sev pārbaudu, vai tiešām tā Dieva griba parādās, tas, ko Dievs grib manī redzēt, vai tas parādās, vai es pieaugu Dievā, un te Dievs palīdz man. Tāpēc gribās dziedāt bieži vien tavs tuvums. Tavs tuvums attīri, ka tu izjūt šo svētumu viņu tuvumu, tad tu sāc ieraudzīt šos aplikumus ap sevim, tā kā gribētos pateikt, veca norūsējas trubus, ziniet, tad rūs jau vietām sāk atdalīties, tu gribās, lai kāds pasita rāmurīt, lai tā rūs vienkārši nokrīt nost, tā nobirst viss liekais, lai tev nekādu piemaisījumu nebūtu. Bet Dievs jau par to runāja, ka viņš šķīstīs tevi, lai tu būtu taisnis. Taisnis. Un bieži vien arī, ka mēs arī daram pāri Dievam, ko es arī dzirdēju kā liecību, un tam es varēju piekrist. Ka mēs dievbērni pārāk bieži sakam, es grēcinieks. Tad es gribu pateikt, kas tu pat grēkoji. Tu joprojām dzīvo atklātā grēkā. Ja Jēzus par mums samaksās dārgu cenu, viņš tev darīs par Dievu bērnu. Tu esi slēdzis ar viņu derību. Tu esi Dieva bērns. Tas, ka tu pieliki pamperi, tu esi Dieva bērns. Un tas ir jānoņem, jāsatīrās un jādzīvo tālāk. Un ja Dievs saka, jāiet uz podiņu, tad ir jāiet uz podiņu. Dzirdiet? Tu joprojām esi Dieva bērns. Un te mēs reizēm darām ļaunu. Es to pats arī piedzīvoju savus ādas. Bijām seminārā. Tur tiek aicināti priekšā cilvēki, kas darījuši konkrētas lietas. Bet tur netiek dot, kā saka, tāda alternatīva, tāda, kurš žēlojas to lietu, nožēlojas. Tam nevajag to darīt, tas netiek dots. Kurš ir darījis konkrētu lietu? Un es apziņā, jā, es esmu to darījis. Bet es sēžu un es mīcos krēslā. Bet ja es man piedevis grēkus, es no sirds lūdzu, bet tur ir konkrēts jautājums. Un es nevaru, ja es teikšu, ka neesmu darījis, es meloju. Un es mīcos, beigās. Labi, es apzinos savu vainu, savu kļūdu, un pieceļos kājās, un tajā brīdī es tiešām sajūtu pirmo reizi, ka es apbēdinu Dievu, ka viņš noskuma. Tieši šī vārda dēļ es tev esmu atpircis. Par mani ir samaksāta pat dārgākā cena. Es to biju sūdzējis viņam no sirds Dievu priekšā, Dievs piedod. Un viņš arī ir uzcīgs un taisnīgs, viņš piedod manas grēkus. Es to no sirds biju lūdzis. Tur nebija nekāds viltus. Un viņš man piedeva to. Un tagad es piecēlos un teicu, es esmu grēcinieks. Es neesmu grēcinieks. Es esmu Dieva bērns. Es esmu atpirkts ar viņu svētajām asinīm. Dzirdi? Tev tas arī jāapzinās. Un ja tu esi tagad aizrunājies par daudz, iznāc no tavas mutes, nepareiz vārdu, dusmās, emocijās. Un ja Dieva gars tev dod uzreiz liecību, tad tajā pašā brīdī Dievs piedod man. Piedod, lūdzu, piedod. Es salaužu visus tos vārdus, ko es tikko izteicu, tā vārdu spēku, piedod. Es savā karstumā izteicu, piedod, lūdzu, šķīstīt. Es gribu tev svētīt, bet tu redzi šo situāciju, kungs, atrisini to. Nodod Dievu rokās to. Dzirdiet, jo ir jau lietas, kas paredz to. Un tāpēc arī tas vārds Ebreju vēstulē 10. nodaļā 19. pāns pasaka to, ka ar Jēzus Kristus asinīm varam varbūt atšķirt, tomēr es gribu atšķirt, lai parādītu Jēzus asins spēku, ka tā šķīst un mazgā. Ebrejiem 10. nodaļa 19. pantiņš.
Tā kā mēs, brāļi, droši varam iet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ. Māsas, mēs varam iet vissvētākajā vietā Jēzus asiņu dēļ. Ja es esmu kļūdies, es sūdzu savus grēkus, nožēloju grēkus, un es varu Jēzus asiņu dēļ tuvoties Dievam. Amen. Slavu Dievam. Ar ko mums vajag tuvoties Dievam? Psalms 10, 100, tas ir 400. Psalms. Halleluja. Tas, lai pirkstiņus pakustinātu, Bībeles lapas pašķirstīt, IT speciālistiem vieglāk bišķiņi, tie ātri Bībelē atrod, tāpat pirkstiņi jāpakustina. 4. pāns, iet viņa vārtiem ar teikšanu, viņa pagalmos iet viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavēt viņa vārdu. Ar teikšanu un pateicību, slavēt viņu vārdu. Ziniet, protams, reizēm jau gribās, mēs jau aiziet tikai tāds, ka jābūt noteikti tādai kārtībai. Tev no sākuma viņš ir jāteic, pēc tam ir jāpateicas, ja? Un tad, kad tu drīkst slavēt, ja? Un ja mēs šito te reglamentu neizdarījām, ja? Tad ir nepareizi vai tad ir slikti, tā viss ir bauslība. Bet tas, ka mēs nākam viņu priekšā, mēs tuvojamies Dievu priekšā, jā, man gribas pateikties, es pateicos. Es gribu daudzināt viņu, es daudzinu viņu. Saprot? Bet tas, kad pateicība un teikšana, visu, es slavēju viņu, es viņu turu dārgu pār visiem. Tas ir veids, kā es pagodinu viņu un tiešām savā dzīvē, un ne tikai savā dzīvē, bet arī apkārtēji ieraugu, kad es tiešām viņu turu varenu, lielu Dievu, bijājam Dievu, kur priekšā es zemojas, kur priekšā es staigā un ar ko pateicos. Ja? Tas var durvis vaļā un vēl. Vai kristietim vispār vajadzētu zūdīties par kaut ko darīt zūdīšanās vietā. Ja? Un, protams, mēs visi zinām, ka nedrīkst zūdīties, un tad mēs mēģinām būt tādu pozitīvu apliecināšanu, nodarboties, kaut ko pareizs vārdus runāt. Ziniet, tas arī kaitinoši reizēm. Vai var uznākt zūdīšanās? Uznākt. Varbūt tas čīkstēšanas brīdis. Un tajā ziņā jau brīnišķīgi to, ka mēs apzināmies to, ka visi jāapstājās, bet kad tāds atnāk tev uzreiz kaut kāds pareizos pāntus, sāk citēt. Reizēm varbūt nevajag pareizo pāntu, bet vienkārši uzsis brālim. Pateiksimies labāk. Slavēsim par to, kas tev ir dots. Ja? Jo pāntus mēs daudz zinām, un tāpēc es gribēju, ka mēs izlasām tieši Filipiešiem 4. nodaļā. Filipiešu vēstuli. Filipiešiem 4, 6. pantiņš. Nezūdēties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Ja? Nezūdies, bet lūdz Dievu, faktiski šis vārds. Nezūdies, jā, gribās zūdīties, man tās nēr, tas. Viss nolaic malā, nečīkst. Nākam Dievu priekšā. Un tajā ziņā pat labākais ir, ka tāds, ja spiež sirdi, paprast kādam brālim, mazai, lūdzu kopā. Esi godīgs, paties. Zini, tas man nospiež. Tas nospiež man sirdi. Varam lūgt kopā Dievu. Jā, lūksim. Varam vienoties. Tas spiež sirdi. Un te tālāk, kas bija teikts, ja? Bet jūsu lūgumu lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un tas nozīmē, kad es paklausot šim Dievu vārdam, es savu lūgumu izteicu Dievam, es arī pateicos Dievs, paldies Tev, ka Tu man pasargā no čīkstēšanas, bet Dievs, ka Tu man ļauj toties Tev un Tu redzi manu vajadzību, ka Tev man nav jāizčīkst Tev, lai Tu man tikai apžēlotos parādīt to vai šo,
Bet paldies, ka tu uzklausi un paldies, ka tu risināsi šo situāciju. Ja? Kā vārdā mums vajag lūgt un kāpēc? Aiziem uz Jāņa evaņģēlija 14. nodaļu. Bet mēs taču to visu zinām. Es zinu, ka jūs zināt. Bet es no jauna atgādinu parastās lietas. Jāņa evaņģēlijas 14:13. Un visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Oi, šis pantiņš arī ļoti daudziem patīk. Taču visu, ko lūgšu, to Jēzus darīs. Alleluja, man vajag mašinu vai ko? To viņš visu izdarīs. Jā, darīs. Ja es palikšu viņā. Ja viņa vārdi paliks manī. Dzirdi? Un mēs vēl ar to paskatīsimies bišķi uz priekšu, jo ir viena lieta, vai es lūdzu pēc viņa prāta. Kas arī kā noteikums ir. Un tāpēc es atkal šajā gadījumā, jo tas pāns tik labi skan. Un visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, tāpēc, ka mēs kristieši ļoti bieži, mums tas populāri, aiz katras lūgšanas pielikt Jēzus vārdā. Man lūgšana un Jēzus vārdā, tā kā tas tāds garantijas zīmoks, ka tiešām tagad tas nostrādās. Bet reizēm es pateikšu, daudz šīs lūgšanas arī nenostrādā. Pat ja tu esi to zīmodziņu pielicis, kāpēc? Tāpēc, ka tās nebija pēc Dieva prāta lūgts. Ja? Tā nav atslēdziņa, bet atceries, ja tu paliksi viņā un viņa vārdi paliks tevī, tavas domas būs tāds kā Jēzum. Un tu nevarēsi pat domāt savādāk. Lūdzu, tad paskatīsimies tagad, ar kādiem nosacījumiem Jēzus ir apsolījis lūdzējiem dot visu, ko viņi vēlās. Un te padās 15. nodaļā 7. pantiņš. Ja jūs paliekat manī tas bija, ko mēs sākumā lasījām. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat. Tas jums notiks. Ja paliksim. Un ja tu paliec Jēzu, tu pat nevari pēc iekāras pat lūgt. Normāli tu pat nevari. Kādu 4 iemeslu dēļ tas kungs nevar pieņemt mūsu lūgšanu? Tev interesē tas? Un tie tādas pamatlietas, ja? Atšķiram Psalms 66. Psalms 66, 18. pāns. Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad tas kungs visu varenais mani nebūtu uzklausījis. Te ir pateicība. Dievam. Ja es būtu turējis netaisnību, tad tas kungs neuzklausītu manu lūgšanu. Tātad, netaisnība man var, kā saka, atšķirt no tā, lai saņemtu palīdzību no Dieva. Netaisna mana rīcība kaut kāda. Ziniet, sirdī netaisnība. Es varu ļauni domāt par kādu cilvēku. Teiksim, konkrēti, kā sākumā, ar ko es ierunāju, par manipulēšanu. Jā. Ja es gribu konkrēts cilvēks, lai nāk un pie manis dara kaut kādas lietas, tad es Dievam saku, Dievs taču runā tam cilvēkam, lai viņš nāk un man palīdz. Viss aizmirst par savu lūgšanu. Kāpēc? Es taču vēl beigās pielieku Jēzus vārdā. Tā ir manipulatīva lūgšana. Kāpēc gribu, lai tas atnāk? Kāpēc tu Dievam nepasaki savu vajadzību, bet tu viņam pasaki, kā viņam jārīkojās? Jo mēs tikai domājam no savas puses. Man šobrīd ir problēma. Un es zinu, ka tas konkrētais cilvēks tikai man var palīdzēt. Tu liec savu paļāvību uz cilvēkiem. Un Dieva vārds saka, nolādēts, kas paļaujas uz cilvēkiem. Bet tu vari lūgt Dievu, debes Tēti, tu redzi šo problēmu. Es nezinu, kā atrisināt. Es zinu, ka tev ir tavi bērni, kas varētu man palīdzēt, bet debes Tēti atsūta kādu savu kalpu eņģeli manā ceļā, kas var palīdzēt. Dzirdi?
Tu neuzliec konkrēti pa pienākumu kādam kaut ko darīt, bet tu lūdz debes tēvam. Tava sirds ir tīra Dievu priekšā. Bet, kad tu sāc gaidīt, lai tas tur konkrētais atnāk, lai Dievs dod tādu apziņu, negaidi, ka tā notiksies. Varbūt tas cilvēks nemaz nevar izrauties, jo viņam ir kaut kādas savas darīšanas, savas lietas, kuras kārto, viņam ir ļoti svarīgas lietas, kuras tu pat neaizdomājies. Jo ziniet, kā parasti mums cilvēkiem samilst problēma. Man ir problēma šodien. Kas te jums visiem? Bet katram ikvienam mums ir savas problēmas. Mēs parasti atnākot šeit, mēs nestāstam nevienam savas lielās problēmas. Jā, ir kaut kāda vajadzība, ko mēs varbūt tā pieminam, un tāpat virspusēji pieminam. Bet mums katram ikvienam savu vajadzību. Elmē liela māja, kuru vajadzēs apkurināt. Viņai jādomā, kā to apkurināt. Viņa, protams, tic Dievam, lūdz, un Dievs pašķirs tos ceļus. Bet viņai tas jārisina, kā kaut kādā brīdī jādomā, un viņa lok savus ceļus. Dievs, halleluja, es zinu, ka tu man palīdzēsi, pašķirs. Un kādam tur liels dārziņš jāregulē, vēl kaut kādā. Man viens cilvēks tāds, viņam tā trūcīgi ļoti dzīvoja, un viņš man zina tādā ļoti tieši norādi. Un jums jau par mums ir jāgādā. Tu jau bagāts esi. Es saku, kāpēc man par tevi jāgādā? Taču Bībele par to runā. Es tev pateikšu tā, sliņķim nebūs ēst. Bībele ar to saka. Es saku, un tagad pasaka, lūdzu, kāpēc man ir daudz bērnu, kāpēc man jāstrādā un jāatņem no saviem bērniem maize un jāiedod tev. Kāpēc? Man tas nav jādara. Bet tāpēc, ka man Dievs, kurš māca labas lietas darīt, tāpēc, ka es viņam ticu. Un kad es redzu kaut ko, un es kaut ko atrauju saviem bērniem un iedod tev, tad tā ir tiešām žēlastība. Un priekš maniem tas savs izaicinājums ir. Tā ir mīlestība, ko parāda. Tu man neko nedrīkst pieprasīt. Neko. Jo Dievs runās, ka Dievs cels manu nāmu, un es kaut ko atrauju, es atrauju pēc savas, kā saka, vēlmas, cik es to uzskatu, cik es varu palīdzēt. Tāpēc man nav, tu nevar nevienam neko pieprasīt. Un tāpēc tās ir mūsu sarunas ar Dievu. Ja man kaut kas ir vajadzīgs, ja man kaut kas trūkst, es runāju ar debes tēvu, nevis to, man vajag mēteli, un es zinu, Ilmāram tur mājās ir 10 mēteļi. Debes tēt runā uz Ilmāru, lai viņš man vienu atdod. Tā ir burvestība. Un, zini, Bībele runa par to, ko mēs lasījām par taisnu cilvēku. Ja es esmu taisnas, un tiešām, ja man tāds ir, tad es atnāku godīgi pie Ilmāra, klausos Ilmārs, redzēt, tev daudz drēbju, bet man tāda situācija, ka man šobrīd nav ko uzvilkt. Tu varētu man iedot vienu drēbes gabalu, patiesībā pat ne iedot, pārdot. Kādu cenu noliks, ja es pat tāds gatavs pirkt, bet es šobrīd arī to nevaru iedot, bet ka man būs, tev to atdošu. Tas būtu pareizi. Un ja Ilmārs pasaka, nē, brāl, es redzu, ka tev ir grūti, šeit ņem, es svētīts. Tā ir cita runa, bet es nevaru pieprasīt viņam atdot man uzdāvināt. Un mēs bieži ļoti daudz šādās lietās krītam kristieši cauri. Mēs pieprasam, uzskatām un gan arī Dievam liekam ultimātu, lai tas izdara to. Tādas lūkšanas ir ļaunas un viņas netiks paklausītas. Jā. Ko vajag dažkārt pievienot lūkšanā, lai noturētu uzvaru par sātana spēkiem? Ne tikai par sātana spēkiem šajā gadījumā, pat arī par šo uzīmēto situāciju. Ko vajadzētu pievienot, nevis tas, kad kā nolūk, lai Ilmārs to izdarītu, bet lai saņemtu no Dieva atbildi. Marka evaņģēlijas 9. nodaļu. Aizšķirsim. Marka 9:9. Marka 9:9.
Un nokāpjot no kalna, viņš tiem piekodināja. Nevienam nesacīt, ko tie redzējuši. Nē, tā nebija pareizā rakstvieta. Atvainos, Mārka 9:29. Tur pat jau tajā nodaļā bija, bet cits pāns. Un viņš tiem sacīja, šī suga citādi nevar iziet kā vien ar Dievu lūgšanu un gavēšanu. Suga, tas ir konkrēti. Par slimībām, sērgām, ka neiziet. Cits cilvēks atnāk, viņš jau 20. reizi atnāca, aizlūdziet par maniem, man tur sāp. Bet vai tu pats esi paņēmis gavēni? Dievs, es lūdzu, dziedini man, kungs, jo tavs vārds par to saka. Lūdzu, Dievs, es nezinu, kāpēc, bet lūdzu atbild. Kāpēc teicu ar Ilmāru gadījumā noderēt par šo stāstu par 10 mēteļiem? Nevis, lai vairāk noburtu, nē, tas katrā ziņā izslēgts. Ja man trūkst mētels un nav ko drēbes, ko vilkt, un es palūdzu Dievu un nenotiek atbild, neatnāk šis mētels, es drīkstu un patiesībā varu izdarīt, paņemt savu gavēni, debes tēt. Un gavēns nav tā, lai es iežēlinātu Dievu. Dievs tagad apžēlosies, tāpēc, ka es tāds novārds. Tu redzi, jau es krītu no kājām nost. Nē, gavēns tādā ziņā, lai es klusinātu savu sirdi. Dievs, ko tu gribi teikt? Tiešām iztīri man sirdi. Es gribu sadzirdēt, ko tu saki. Es gribu saklausīt tavu balsi, kungs. Man ir vajadzība, jā, bet Tēvs, kā tu man gribi vadīt? Un zini, pār visam, jo, kad tu esi Dievu gribā, pirmkārt, šajā gadījumā attiecībā par mētelu, es tā piemetināšu uzreiz, tad šeit es teicu, ja Dievs putnus laukā apģērbi, vai te viņš tevi neparūpēsies par tevī? Jā, un kad es vienkārši, nenāk mētels, es paņemu gaveni debes tēti, es redzu tavu vārdā apsolījums, ka tu parūpēsies, man salst, man ir augsti. Kungs, es tev neprasu konkrēti tādu metālu vai šādu, bet, kungs, lūdzu parūpēs par manu silto apģērbu, lai es nenosaltu. Un es ticu tam, ka Dievs pašķirs. Gavēnī pār visam. Es paņemu gaveni, debes tēt, lai es nezūdītos, nesāktu zūdīties, lai es nesāktu čīkstēt. Kā tie brāļi un māsas riņķi neredz, ka es taigāju plānā kurciņā, un ārā jau ir plus 10 grādi, un ka man vēl ir augsti, ja? Un ko tad viņi akli ir? Dievs dara viņiem acis redzīgs, lai iedod viņam brilles labāks, lai viņi labāk pamana, ka es jau zils nosals esmu, lai manu krāsu nosalu šo ieraugu. Ne jau par to, bet ka Dievs lūdzu pasargi. Es negribu kurnēt, es negribu zūdīties. Dievs pasarga manu sirdi, bet es gribu no tevis saņemt. Tēvs, es gaidu no tevis. Tur ir vajadzīgs šis gavēns. Ka gavēns šajā gadījumā par sugu, par to, ka no slimības, ka suga neiziet, tur ļauni gari neizgāja ārā. Es redzu problēmu, tur ir problēma. Kāda dziedināšana nesaņem? Debes tēt, lūdzu, atklāj, kas pa iemeslu, kāpēc nesaņem dziedināšanu. Jo es mīlu savu brāli, es mīlu savu māsu, es gribu, lai nesāp. Kungs palīdz, tiešām dziedini, jo tavs vārds par to runā. Kungs runā savu vārdu, sūta atbildi, runā uz manu brāli, ja vajag runā man tēvs, bet runā uz viņu, lai ieraudzītu, kas pa problēmu. Un varbūt Dievs kaut ko grib risināt. Un mēs šīs lietas vienkārši palaižam garām, ignorējam, brutāli ignorējam, bet gribam Dievam pateikt, kā viņam jāizdara. Un ja neizdara, tad mēs uztaisam lielu lupu un aizējam no draudzes projām. Tur Dievs nav. Tur slikts mācītājs. 50. reizi par mani lūdzu un neatbildēja. Bet tur vajadzēja tev pašam lūgt, gavēt, stāvēt, satvert Dievu apsolījumus. Dzirdiet, tie dot apsolījumi mums katram ikvienam, ka man, tev, mums vajag satvert pašiem pirmkārt Dieva apsolījumus. Un tad ar Dieva apsolījumu, ka tu nevari izcīnīt kaut kādu lietu, tad tu ņem vēl 2 vai 3, pasaki, jā, es jau lūdzu, ilgstoši kaut kas nenotiek. Brāļi, varam lūgt kopā par situāciju. Un es ticu, Dievs atbildēs. Un tā tur veidojas šī derības lūgšana, kur Dievs atbild. Kas mums jādara, lai saņemtu lūgšanā prasīto? Marka evaņģēlijs 11:24.
Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Ticiet, tas ir vienkārši, nevar būt savādāk. Es ļoti gribu, ka Vitiņi no Rīgas gan jau būs šeit, pastāstīs liecību, varbūt kādā video liecībā, bet viņi stāsta, kā Dievs dziedināja viņu pārdabiski. Un tiešām pārdabiski dziedināja, bet kas bija? Viņa burtiski satvēra. Bet kā taču Dieva vārds saka, svaidīs ar eļu un viņa būs vesela. Kad man mācīties svaidīs ar eļu būs vesela, viņi bija lūguši daudz, mēs draudzē bijām lūguši, bet vienā reizē viņi vienkārši to satvēra. Bet kā taču rakstīt, kas svaidīs, un tas nevar būt savādāk. Tur vienkārši ieslēdzās ticība uz konkrētu raksturvietu. Ja par mani lūgs, tur svaidīs ar eļu, es būšu dziedināt, jo Dieva vārds to saka un nevar būt savādāk. Tas bija, ka man pašām mugur bija, kad te draudzītē, šajā pašā draudzē, ka Sergejs Vožņiks par maniem lūdzu un visa draudz kopā, ka māsa Lidija, slavu Dievam, ka viņa jau debesīs, bet viņa pateica, par mācītāju muguru jālūdz, jūs visi kopā lūdzāt. Tajā brīdī man nesāpēja, es pats neizdomāju par lūgšanu. Un kad nākamajā dienā man gribēja šī sāpe nākt virsū atkal, es atkāpos, teicu, nē, Dievs. Tavs vārds runā par to, ka ja kādi 2 vai 3 būs vienā prātā, un ja ne manas ticības dēļ, šajā gadījumā, ja ne manas ticības, tad tur brāļu māsu ticības dēļ, ja pat tur lielākā daļa neticēja, es zinu, Lidija no sirds runāja, un noteikti tur bija vēl kāds, kas to satvēra un ar lielāko mīlestību. Tā tiešām tāda mīlestība visi iesaistījās lūkšanā. Tad viņi jau bija vismaz 2, bet es ticu, ka tur bija vairāk nekā 3. Tad viņu ticības dēļ tam jānotiek. Un ziniet, tajā brīdī, kad es to izteicu, notika brīnums, sāpes sāk atkāpties. Un tur nevar pateikt, ka es lielais normāls ticības vīrs. Nē, šajā notikumā tika lietota draudze. Jūs tikāt lietoti. Bet Dievs caur to visu sakustināja manu ticību. Halleluja! Ticību, ka tu lūdz Dievu no sirds, ka tu ievēro šīs lietas, ka tu klausies viņu vārdā, centies saprast viņu gribu, tad tici, ka viņš atbild lūgšanām. Halleluja! Jūs vēl šeit? Varat vēl uztvert. Halleluja! Tā vajag bišķi. Ja mēs nepiedodam citam, kā tad Dievs ar mums rīkosies? Te patās Marka evaņģēlijas 11. nodaļā 26. pantiņš. Bišķiņ uz priekšu, tas sanāk tikai, ko mēs lasījām. Bet ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu debes tēvs jūsu pārkāpumus nepiedos. Pirmkārt jau arī, kas svarīgi, šī piedošana. Tāpēc no sākuma es runāju par šo gāvēnu, lūgšanu, par savu sirdi. Ka mēs vispirms kaut kādas lietas, ka tuvojamies Dievam, lūdzam par savām sirdīm, lai tur nav nekas liekas, nav nekādas vajadzības. Un ja tev vajadzīgas materiāls lietas, ka tu arī pat tajā ziņā, ka tu lūdz Dievam pirmkārt par savu sirdi, kad Dievs, es negribu kārībām lietas, tu pats zini, ja kaut kāda šī lieta man būs par kārību vai par ļaunu, tad lai tavs labais prāts noteikti, tad lai neatnāk, bet ja tas ir vajadzīgs, lai kalpotu man, tad kungs pašķirs, ja? Un kāpēc par sirdi atkārtojos, ja? Lai manā sirdī nebūtu mantas kārs, kaut kāds varas kārs, ļaunums nebūtu sirdī. Un līdz ar to arī piedošana. Šeit skaidri bija runāts, pirms tam pantiņi runāja, piedodiet, lai jums piedots. Ja tu nepiedod, tev nepiedots, ja? Mēs pirms tam lasījām, ka Dievs grēciniekus neklaus. Un tas ir viens faktors. Es gavēju, lai mana sirds tīri. Ja vajag piedot, Dievs palīdz man piedot tavs tuvums. Tavā tuvumā es spēju piedot. Tāpēc pēc tā ir jākāro. Kāda drošība mums var būt, ja mēs ko lūdzam pēc Dieva gribas? Un te 1. Jāņa vēstule, 5. nodaļa. Kāda mums drošība?
5. nodaļa, 14. 15. pantiņš. Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko mēs lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Un kādā ziņā, kā mēs varam zināt viņa gribu? Tad, kad mēs lasam svētos rakstus. Un tie ticīgie, kur gan arī nelasa svētos rakstus, bet zina stāstīt, kā mums jātic, kādai jābūt draudzē, kā draudzē pareizi jāuzvedās, es teikšu tā, nopietni viņus ņemt nevar. Viņi zina ļoti labi, bet viņi zina par visiem, kā visam jābūt, bet ja viņi nav lasījuši rakstus, viņi nieka nezina. Un tikai tu vari saprast Dieva gribu, lasot rakstus. Un tas, ko es sākumā teicu, atgādināt visu, ko Jēzus teica. Mācīt to un atgādināt. Un tāpēc šī atgādināšana viena par lūkšanu ir no jauna. Tie ir Jēzus vārdi, kas no Jēzus nākuši, kas no debes tēva nākuši, lai mēs tajā paliktu un sakņotos. Tātad, kas klausa, tad mēs zinām, kad saņemam arī, kā Dāvids apraksta savas dienas sākumu, Psalms 5. 4. pantiņš. Psalms 5. 4. Kungs, uzklaus manu balsi jau no agra rīta. Rīta stundā es tev gribu nest savu upuri. Halleluja. Un te ir mana lielākā lūkšana. Dievs, palīdz man piecelties. Es pat pieceļos, cenšos palūgt Dievu, bet man tā nāk miegs. Dievu, gribu uztvert tavu vārdu, palīdzi. Zinu, man šai dienai vajadzīga tavu žēlstību, jo tas ir labi, ka tu jau mosties ar to, ka tu apzinies, ka tev ir vajadzīga Dieva žēlstība, ka tu dzīvo ar Dievu, ka tu vari pamosties un pateikt, Dievs, paldies tev. Un ziniet, ka tu biji to rīt pamostos, līst ārā. Un saku, Dievs, paldies tev. Arī par tavu žēlstību, pat tagad, kad tas lietus līst, ka tava žēlstība par pārējiem, par mums. Halleluja, slavu Dievam. Kādā dienas laikā Dāvids nolēma lūgt Dievu, Psalms 55, 18. Psalmos ir ļoti daudz apraksts, bet tikai tāds maziņš apraksts tev iedrošinājumā, ka tu vari ņemt kā paraugu tādu, tev nevajag kopēt Dāvidu, bet ka tu ņem kā paraugu, kā iedrošinājumu 55. psalmā 18. pantiņš. Vakaros, rītos un dienvidū es nopūtīšos un žēlošos, un viņš uzklausīs manu balsi. Kāpēc teiks no vakariem, no rītiem dienas vidū? Tāpēc, ka ebrejiem faktiski diena sākās jau ar vakaru. Sabats iestājās kad piekdienas vakarā. Tāpēc viņiem ar vakaru skaitās, ka diena sākas un beidzās. Tāds tā kā interesanti, bet, kā saka, no rīta pusdienās un vakarā slavēšu to kungu. Daniels ar to lūdzu, tā ir tāda normāla praksa. Lūkšana bieži vien jau, ka tas, mums tālaini uzreiz uzzīmēs līdzīgi, kā šitie te arābi noklāja sedziņu, tur čiks uz ceļiem, un viņš tur vienalga, gan arī vai ielas vidū uzreiz, hopā lūdz, Bet kad tu staigā, kad tu domā par Dievu vārdu, pārdomā lietas, slēgt tur iekšā, pateicies, es domāju, ka tu tā dzīvo, jo es gribu pēc sevi mērīt. Jo, palielam, tā ir, es staigāju pa darbu, tomēr domāju, pārdomāju, pat es klausos ziņas no Izraēlas, kas bija īpaši tagad, kad bija šīs karš ar Irānu. Gāja visu laiku, kas notiek, kā notiekās, jo es zinu, ka tas tāds pēdējo dienu noslēgums. Bet noklausoties tās ziņas, tāpatās es lūdzu Dievu, klausos Dievs, esi žēlīgs Izraēlai, palīdz, un tā, un ka tu tie no Irānas šautās balistiskās raķetes, lai tiešām Dieva eņģeļi sargā, pasargā, un tev lūkšana iet, visu laiku tu kaut ko redz, dzirdi un lūdz. Kad vēl jālūdz? Kā es pieminēju, atceries, lūkšana ir saruna ar Dievu, Efeziešiem 6, 18, bišķi no jaunās derības.
Efeziešiem 6:18. Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi, tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. Nu, kā parasti saka, jaunā derība uzliek vēl lielāku standārtu. Ik brīdi, jā, bet kā pieminēja, lūgšana tā, ka tu domā par Dievu, ka tu pateicies, slavē, ka tu esi tas vērsts uz savu kungu. Nu, protams, arī par savu sievu, par savu ģimeni padomāja, bet pa lielam, kad viss savus tāds pārdomas, ka es mēģinu savās domās saprast Dievu gribu visos apstākļos. Ja? Domāju, slavēju un teicu viņu. Kas palīdz mūsu nespēkam, ja mēs nezinām, ko mums būs lūgt? Romiešiem 8:26. Romiešiem. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Tāpēc tā ir mūsu privileģija, kad svētais gars, ka ļaujamies svētajā garā lūgt. Un tā bija tas jau stāsts, ko es stāstīju, ja, kad tev liekas reizēm prāts sprākst, nu pat nezin kā lūgt, ja, lūdz garā. Un gars tev aizvedīs, ievedīs lūgšanā, jau kā lūgt, kā pareizāk lūgt, ja? Jo Dieva gars nekad neies pretrunā Dieva vārdam, nekad. Kas palīdz? Kā Jēzus pamācīja lūgt vienatnē? Nu ko, atceraties? Mateja 6:6. Halleluja. Mateja 6:6. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Šī ļoti tāda patiesībā ļoti svarīga, arī ļoti lūgšana, ja, kad mūsu lūgšana nekad nav tā paredzēta uz tādu zīmēšanos, ja, tādu, lai kaut ko pierādītu kaut kādam, nepļāpājiet kā pagāni, jo pagāni domā savas pļāpāšanas dēļ tiks paklausīt. Mana lūgšana sirsnīgi jau pirmkārt tu un Dievs. Ja, un kā es runāju par šīm manipulatīvām lūgšanām, ja, tas mēdz būt, diemžēl, man liekas, kā cilvēki lasa un neredz tādas raksturvietas, ja, kad kā es minēju jau, ja es gribu, lai Ilona nāk man palīgā kaut ko izdarīt, te, teiksim, lūgšanas tagad sapulce, un katrs lūdz vajadzību, un es sāku lūgt, debes tēti dod, lai Ilona nāk man beidzot palīgā un izdara tādas lietas. Tā ir nekaunīga manipulācija visu priekšā, ja? Tā nav lūgšana. Ja tu gribēji konkrēti, lai Ilona atnāk palīgā, tad tev vajadzēja aiziet pie Ilonas zem divām acīm un paprasīt, Ilona, tu vari atnākt man palīgā. Tas ir pareizi un tas ir godīgi un taisnīgi. Ja tu gribēji konkrēti tā, nevis tur visu tā lūdz, ka tur lai atnāktu palīgā. Ja? Tāds nedrīkst būt. Un kā es minēju, ja tev ir vajadzīga kaut konkrētā lietā palīdzība, ej savā kambarī lūdz. Bet ko tad darīt ar draudz lūgšanām? Vai tad vajadzīgas lūgšanas draudzē? Jā, lūgšanas draudzes kambars ir lūgšana sapulce. Tā ir ceturtdiena, kad lūdzēji sanāk kopā un lūdz kādas lietas. Draudzē arī vajadzīgs. Vai mēs kā dievkalpojuma laikā varam lūgt kaut kādas vajadzības? Jā, varam. Tā ir draudz, tā ir mūsu telpa. Tas tāpat kā ģimenē, lūdziet ik brīdi, ja ir kaut kāds nepieciešamības, kaut kāda tiešām sasāpējas situācija, ir bijuši tādi brīži, kad mēs sasaucām visu ģimeni, tāda situācija kopā lūdzam Dievu, vajadzīga palīdzība, ja? Un mēs kā ģimeni kopā lūdzam Dievu.
Tāpat arī mēs kā draudz kopā lūdzam. Tā ir mūsu telpa, kur mēs lūdzam Dievu. Ja? Mums nevajadzētu tajā ziņā varbūt tās kādu tagad, kad mums lūkšana brīdis, kad mums gavēņa lūkšanas, ja mēs speciāli tagad attaisīsim logus, lai tur kārtīgi visi dzird, kā mēs lūdzam, un tad iet garām grēcinieks, un tad mēs, debes Tēvs aizskar šo grēcinieku, lai viņš atgriežas no grēkiem. Tā arī tāda buršanās, ja, bet mūsu logi ciet, tēt, pieskaries tiem grēciniekiem, lai viņi acis tiek atvērts. Tēvs, tu māki dažādāk uzrunāt, sūt savus eņģeļus, sūt savus kalpus, kā Jēzus mācīja, izsūt savus kalpus, savus strādniekus, jo drūsi balts, izsūt. Un ja tie paši esam mēs, ja grib lieto mani, un viņš var paņemt tevi un lietot, ja tu esi gatavs tam. Amen. Halleluja. Vēl turaties, ja? Paldies Dievam. Kad mēs sapulcējamies ar citiem ticīgiem un lūdzam Jēzus vārdā, kas būs mūsu vidū? Jūs jau zinat pareizo atbildi. Ko? Mātei tas ir 18:20. Bet es gribu izlasīt šo Mātei 18:20. Kāpēc es gribu izlasīt? Pirmkārt, es gribu pagodināt tādā veidā svētos rakstus, jo tie ir patiesi. Un āmen. 18:20 Māteja. Jo kur 2 vai 3 sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Jā, pirmkārt jau sapulcējušies, un tur ir tā kā slavu Dievam. Ja mēs esam Jēzus vārdā sanākuši, tas ir dievkalpojums, Jēzus ir šeit. Kādās attiecībās mums ir jābūt ar citiem ticīgiem, sapulcējoties uz lūkšanu. Tepat 19. pantiņš. Tā būs arī atbilde. Atkal es jums saku, ja 2 no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes Tēvs to tiem dos. Te ir teikts, kādas lietas dēļ. Un bieži vien, tas tiek padarīts tāds atkal izrauts, kā raksturiet, ja, kad iet runa par svēto garu. Kas nonāca par Jēzu pēc kristībām? Un bieži vien atbild balodas. Bet teikt, svētais gars nonāca kā balodis. Ja? Tur nav teikts, pat svētais gars baložu izskatā nonāca. Tas arī nav teikts, kā balodis nolaidās. Ja? Un tas pilnīgi pavisam cits, jo baložam, kad viņi laižās lejā, ir pat reizē, jā, viņi var tā brīvi nolaisties, bet bieži vien Rīgā es atceros, ka maz bija, viņi burtiski stāvs var šādi nolaisties lejā. Viņš kaut kā tā kā uz vietas tos pārnes kustina, tā smuki nonāk lejā. Teikts, kā balodis nonāca, ja, bet nav balodis. Ja. Un tāpat tas arī šeit, ja, teikts, kur 2 vai 3 būs kādas lietas dēļ. Un daudz to padara tā, ka mums jābūt visiem vienā prātā. Nekad nebūs tādā vienā prātā. Kāpēc? Man patīk ar moci braukt, Aiņai patīk ar riteni braukt. Viņa uz moču, bēgs no moča pa gabalu varbūt tās projām, ja? Bet es viņu gribēšu pa katru cenu uzsēdināt uz moču, tev nebūs pedaļi jāmin. Viņš piespiedīs gāzi un viena viela būs jau galā. Ko tur čamāties ar riteni, ja? Ko, kā Ilona saka, ja? Ja? Un tā bieži vien notiek, kur sākās šīs domstarpības, ja? Nē, mums ir jābūt vienā prātā. Tu nerunā tā kā es, man nav jārunā kā tu. Man nav jādomā pilnīgi kā tu, mēs esam pilnīgi dažādāki. Mums kaut kāds vērtības ir savādāks, bet ir lietas, uz ko mēs spējam vienoties. Vai mēs varam vienoties to, ka lūksim tagad par saviem radiniekiem? Varam vienoties, tā ir, lai viņi būtu glābti. Vai mēs varam tur par brāli X lūgt, lai viņš būtu dziedināts? Mēs varam vienoties. Nē, protams, kāds pateikt, nē, es par viņu nelūkšu, jo viņš ir baigais. Maita. Labi, tā nedrīkst teikt par brāli, ja? Bet, bet dzīvē tā ir bieži vien. Kāpēc? Patiesībā tas arī parādīt. Kāpēc tu negribi lūgt par viņu? Tev ir aizvainojums kaut kāds dusmas uz viņu? Naids? Jā, viņš darīs tur tādu lietu, pateic. Bet ko tu esi darījis?
Cik tu esi aprunājis cilvēks, cik tu esi izdarījis ļauna. Un te ir tas moments, tas parāda manu pazemību. Vai pat, ja pa tev kaut kas ir nodarīts pāri, vai tu vari savam brālim X vai Y, viņu sauksim, vēlēt svētību. Tev nevajag tā, tāpēc, ka viņš man pateica tāds vārds, lai viņš tur zeltā tiek apģērbts. Nē, bet es vēlu svētību. Debes tēt, lai viņš piedzīvo tevi. Lai tavs vārds viņam kļūst saprotams, lai viņš piedzīvo tavu vārdu, lai viņš spēj saprast, kas labs, kas slikts tēvs, un ar to tiktu piedzīvot debesis. Jā, tātad mēs varam kādas lietas dēļ vienoties, un tas ir ļoti labi, jo tā jau ir derība. Tā jau ir derība, ko Dievs ļoti vērtē. Viņš visas derības vērtē, un ja mēs lasītu par derību, skatītos tieši, tur ļoti daudz ir par derību, jo paši mēs dzīvojam derībā, Jēzus asinīs, kas apstiprināta. Par ko mums ir īpaši jālūdz? Atšķirsim 1. Timotejam. Te jau faktiski pēdējā pāntiņa, bet tas tāds, man liekas, ļoti būs svētīgi priekš draudzes, vairāk tādi. 1. Timotejam 2. nodaļa, 1-2. Tad es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgi un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Lūgt par visiem valdniekiem. Jā, es lūdzu, debes tēt, Dievs, lūdzu, pasargi tēt no muļķībām, ja tur kāds negrib mainīties, met ārā, lai mēs varētu mierīgi dzīvot. Vai tā slikta lūkšana, kā tu met ārā, tā jau lādēšana? Nē, ja viņš negrib mainīties, lai met ārā, lai ieliek valdnieku, kurš rūpējas. Tā, lai mēs varētu mierīgi dzīvot. Viss. Tā kā slavu Dievam, tālāk. Kādam jābūt iekšējiem stāvoklim lūdzot Dievu. Tepat 1. Timotejam 2:8. Tad es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā paceldam svētas rokas bez dusmām un šaubām. Tātad māsas var nepacelt rokas. Var pacelt rokas, lai lūdzam. Tā ir faktiski rīkojums jau no Bībeles lūdziet. Paceltām rokām, tur var rakstiet uz ceļiem lūgt Dievu. Un arī par lūgšanām, ja, kad ir svarīgi, ka tu lūgšanā esi brīvs. Ja tu gribi būt uz ceļiem, lūdzu uz ceļiem. Gribi pacelt rokas, pacel rokas. Gribi nogulties uz zemes, nogulies uz zemes. Kā es minēju, ebreji pie raudu mūra, es redzēju, tur viņi vienkārši stāv un klanās. Un kāds var pateikt, tas ir rituāls, ko viņi tur klanās? Nē, kad cilvēks iet lūgšanā, es pats esmu pamanījis to, kad es vienkārši tā kā šūpojos Dievu priekšā, jā. Kad es nedomāju, bet kad viss tavu būtība aiziet lūgšanā, tas var būt dažādāk. Un kad mēs tā lūdzam Dievu, tad neuztraucies to, kā tu tur izskatīsies. Tev ir svarīgi, lai tā ir patiesa lūgšana Dievu priekšā, bez šaubām un dusmām. Un labi, tā pēdējo rakstvieta. Kāds būs uzklausīts lūgšanas rezultāts? Mateja evaņģēlijas 16. nodaļa. Jūs jau visi esat labi mācīti, jūs jau zināt, ka viss būs labi. Mateja 16, Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa 24, laikam sajūtas galvu Mateja. Jāņa evaņģēlijas 16, 24. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Ir viena lieta, ko mēs tā kā lūdzam mājās, un ne tikai mājās, ir cilvēki par mums lūguši. Un es sievai saku, bet sieva, varbūt tas nav vajadzīgs, ka neatnāk tā konkrētā lieta.
Galu galā taču visi iet uz noriet. Ja mēs vēl te rudenī būsim vēl šeit uz šīs zemes, tad tas būs brīnums. Liekas, ka jau visi iet savu noriet. Un sieva man atgādina, bet tu taču pats savā laikā teici, ja Dievs tev iedos kaut kādu lietu, un tev tikai atliks, šajā gadījumā mašīna, tā kā piestartā bija mašīna, izrunājās, piestartēt, vai tas būtu dators vai kaut kas tāds, palaist, un tu palaidīsi un iedzirdēsi to rūkoņu, un mēs būsim tajā acu mirklī parauti, un faktiski tā lieta paliek šeit uz zemes. Teiksim, daļa pateikt, vai tas bija vajadzīgs? Jā, tas bija vajadzīgs. Kāpēc? Jo tad, kad tev atnāk atbildēta lūgšana, tas prieks, ko tu piedzīvo par debesu Tēvu, tas neizsakāms. Ja mēs ļauni būdami nopērkam saviem bērniem kaut kādas dāvaniņas, pat zinot to, kad īpaši, kad viņi tādi mazāki bijuši, ja, zinām, ka viņš to varbūt dāvaniņu ātri nometīs, bet mēs gribam, tāpēc, ka esam redzējuši, ka viņš ilgojas, viņš ir skatījies, kā citiem ir mantiņi tādi, un mēs nopērkam, un redzot to prieku, mums liekas, mums neko nevajag. Tā ir mūsu alga, redzot tā bērna prieku. Ja mēs ļauni būdam, mākam tā priecāties, tad debes Tēvs tāpatās priecājas par mums. Ka mēs esam priecīgi par to, ka viņš mūs svētīs. Tāpēc nebaidīsimies ticēt ar lielām lietām. Dzirdi? Varbūt liekas pat neprātīgas kaut lietas, bet uzcies, tev ir debes Tēvs, tev ir kungs debesīs, kurš teica lūdziet, kurš pats skubināja lūdziet, tad jūs dabūsiet. Meklējiet, jūs atradīsiet. Klauvējiet, jums taps atvērts. Halleluja, tāpēc nenonicināsim. Bet, ko es teicu? Pār visam, ka mūsu sirds ir tīrs Dieva priekšā. Debes Tēvs, paldies Tev!